Kā jūs visi jau droši vien pamanījāt, ir pagājis krietnes laiks, kopš kārta mūs ir sūtījis draudzības misijā. Jā, kopš zvaigžņu gaisma to izmantoja, lai atgrieztos laikā un mēģināja mainīt vēsturi. Jā, kopš tā laika. Bet kā daļa no viņas mācībām, zvaigžņu gaisma man palīdz un kopā mēs esam izdomājušas burvestību, kas varbūt tos salabos. Labs darbs! Tā. Kautrīgā lidotāja un krēsla uz Abolūsu. Nē, esam varavīksnes spars uz Laspegasu. Nē, varavīksnes spars un krēsla uz Jakistānu. Nē, krēsla un krēsla uz krēslas pili. Es un retuma. Es ceru, ka tā ir kāda tāla vieta, uz kuru vēl neviens nav bijis. Varbūt ne pārāk tālu. Piedzīvojums uz vietu, kur ir modernas ērtības, būtu daudz labāks. Kenterlota, tas ir brīnišķīgi. Es varu pārbaudīt veikalu, varbūt mēs varētu apmeklēt kādu pasākumu. Man būs jāņem līdzi papildus apģērbs. Ko gan man vilkt? Daži poniji priecājas par vismuļķīgākajām lietām. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete to have mine. Do you know you're all my very best friend? Mans mazais ponijs padari savu dzīvi interesantāku. Labi, runājot par draudzības problēmu, es ieteiktu sākt pilī un iztaujāt. Retuma, tu nevari atrast draudzības problēmu. Tā atrod tevi. Mums vienkārši jādara viss, ko mēs darījām līdz šim, un drīz mūsu acu priekšā būs draudzības problēma. Tas ir komandas darbs, tāpēc, ja tu saki, ka mums viss jādara kā iepriekš, mēs tā arī darīsim. Ko mēs darījām iepriekš? Tu pazīsti Kenterlotu. Kur mums vajadzētu iet? Izvēlies kultūra, mode, virtuve. Ak, vai! Tavs vēders saka, ka mums vajadzētu doties uz pusdienu pusi. Es zinu īsto vietu. Restorānu rinda. Pati labākā vieta, kur pusdienot visā Ekvestrijā. Tik daudz izvēles iespēju. Kur mēs iesim? Šeit, tur. Jebkurā restorānā, kam ir šis 3 nagu novērtējums. Kā nagu? Virtuves karalienes, pikantās gardēdes, protams. Kad runa ir par ēdienu, viņa ir visietekmīgākā persona visā Ekvestrijā. Viņa vērtē restorānu pēc virtuves dekorācijām un noformējuma. Bez viņas atzinuma restorāns nevar eksistēt. Kas ir tik īpaši viņas atzinumā? Pikantā uzauga ar labu virtuvi un visi poniji klausās katrā viņas vārdā, kad runa ir par ēdieniem. Tad ēdienam šeit ir jābūt lieliskam. Rādi ceļu, partnere! Kāds noformējums? Jā, ļoti jauki. Varbūt man nav noskaņojums aiz to, vai mēs varam izmēģināt kādu citu vietu? Varbūt kaut kur citur? Nē. Varbūt tā vietā, lai uzticētos kāda ponija nagiem, es pati varētu izvēlēties nākamo vietu. Labi. Gardais kārums. Tas ir ļoti vienkāršs. Izskatās, ka tas pat nav novērtēts. Cik labi! Domā, viņi ir atvērti? Smaržu atvērti. Vai esat šeit ieradušās pusdienās? Jā. Es esmu Safrona Masala, gardā kāruma pavāra, viseksotiskākā virtuve Kenterlotā.
vai jūs gribētu dzirdēt mūsu īpašos piedāvājumus? Mēs mazliet steidzamies. Jā, lūdzu, mums ir karija auzu kūka. Mēs vienu gribēsim. Un zāles sviestmaize, kas pa nakti ir marinēta sinepju marinādē. Kā gan mēs varam atteikties? Un jūs? Man, neko paldies. Nekāda vērtējuma. Viņi tāpat nenāks. Sveiki, kā jūs sauc? Koriandrs ķimenis. Vai jūs arī esat pavārs? Mana meita gatavo, es uzņemu viesus. Tad kāpēc jūs kārtojat krēslus? Bez klientiem man nav ko uzņemt, tāpēc es kārtoju. Tās pārstāj. Nevar ciet restorānu, kad mums ir viesi. Kāda tam ir nozīme? Kad viņas aizies, neviens vairs šeit nenāks. Tava attieksme tiešām nevienu nepiesaistīs. Vai tu nevari izlikties, ka esi pozitīvs? Tik garšīgi! Tu izlīdzies mūsu abu vietā. Neviens ponijs šeit negrib mēģināt kaut ko jaunu. Es zinu, kad ir laiks padoties. Pierādziņa, varbūt mums vajadzētu doties prom. Retuma pagaršo šo. Varbūt, ja tu kādreiz uzklausītu manas idejas. Es nepārvācos pāri visai Ekvestrijai meitas, ko es nekad neuzklausu dēļ. Retuma, es domāju, ka tā draudzības problēma mums trāpīja tieši sejā. Viņi? Nezinu gan. Ēdiens ir lielisks, bet es nedomāju, ka mēs varam viņiem palīdzēt. Ko tu gribi, lai es daru? Mēs pat nevaram panākt, ka pikantā gardēdi ierodas mūsu restorānā. Viņi ieraudzīja, cik šeit ir tukšs un teica, ka nav nepieciešams to novērtēt. Es izdomāju. Jā, ko tu izdomāji? Mēs esam šeit atvestas. Šī ir mūsu misija. Mēs jums dabūsim 3 nagu novērtējumu un izglābsim jūsu restorānu. Es varu šeit atvest pikanto gardēdi, un es varu šo vietu piepildīt ar ponijiem. Un kā jūs to plānojat izdarīt? Atstājiet to mūsu ziņā! Tēvs, lūdzu, pārstāj krāmēt lietas. Kad jaukais ponijs atnāks atpakaļ un teiks, ka viņa nevarēja pārliecināt pikanto gardēdi mūs apmeklēt, mums vajadzēs šo visu sapakot. Es tikai sāku ātrāk. Jūs tiešām nepazīstat Retumu? Es to izdarīju. Redzat? Bija vajadzīgs viss mans šārms un glaimošana, bet es pārliecināju pikanto gardēdi ierasties, lai nogaršotu jūsu ēdienus. Kur ir āķis? Jā, ir maza problēma. Vienīgais laiks, ko viņi varēja izbrīvēt, ir šovakar. Kā tad? Ko tas nozīmē? Pikantā novērtēja restorānus pēc virtuves, dekorācijām un noformējuma. Un viņai ir ļoti specifiska gauma, ja viņa šovakar būs šeit, mums ir daudz darāmā. Piemēram, mazs labojums tur, daži sīkumi šeit, daži labojumi ēdienkartē. Mums šī vieta jāpadara modernāka. Tās pēc visām Retumas ieguldītajām pūlēm mēs varētu pamēģināt. Es ar koriandru varētu sagatavot restorānu pikantās novērtējumam. Jūs ar safronu varētu mēģināt ieinteresēt ponijus. Tūlīt būs gatavs viens pilns restorāns. Koriandra, es saprotu tavu satraukumu, bet es apsolu, ka tu saņemsi tos nagus padarot šo vietu mazliet līdzīgāku pārējiem restorāniem restorānu rindā. Es ceru, ka mans tēvs nepadarīs Retumu traku. Viss būs kārtībā. Retuma parūpēsies, ka gardais kārums ir visunikālākais un visskaistākais restorāns visā Kanterlotā. Ne tā kā pārējie piebāstie restorāni restorānu rindā. Lūk, ko es zinu. Ja gribi, lai jums veicas, jums ir jāsako modes tendencēm. Tā ir veiksmes atslēga. Ja gribi parādīt, ka esi talantīgs, tev ir jāpielāgojas. Lūk, ko es zinu. Tavi ēdieni ir izcili. Garšas ir izsmalcinātas. Tev ir jāizceļ šī vienreizējā garša. Esi tu pati, ļauj viņiem to redzēt. Tas izdosies. Es zinu, ka tas izdosies. Viss izdosies. Uzticies man. Viss izdosies. Es zvēru, ka viss izdosies. Viss izdosies. Tev ir jāmainās, ja gribi konkurēt, bet nebaidies, jo es zinu, ko darīt.
Es zinu, ka tā ir savāda sajūta, bet tici man, kad būsim beiguši, tu būsi virsotnē. Nekad nemainies, būt atšķirīgam ir labi, nesakot citiem. Nekad nepārkārtojies, jo to tev lika kāds ponijs. Uzticies savai sirdī, tā zinās, ko darīt. Tas izdosies, es zinu, ka tas izdosies. Viss izdosies, uzticies man. Viss izdosies, es zvēru, ka viss izdosies. Viss izdosies. Esiet unikāli, esiet tādi paši kā pārējie. Uzticies savai sirdī, jūs būsiet slaveni. Mēs jums palīdzēsim ar katru soli, jo mēs zinām, kas jums ir jādara, un jums arī tas būtu jāzina. Tas izdosies, es zinu, ka tas izdosies, viss izdosies, uzticies man. Viss izdosies, es zvēru, ka viss izdosies. Viss izdosies. Diena ir gandrīz beigusies, bet mēs neesam atradušas nevienu poniju. Ko mēs darīsim? Centīsimies vairāk. Ķēves un mustangi, apskatiet gardā kāruma abrīnojamo ēdienkarti. Šovakar ir lielā atklāšana. Cik tam ir nagi? Pagaidām neviens, bet ceram, ka drīz tos dabūsim. Dodiet ziņu, kad tos dabūsiet. Stulbie nagi! Paskaties, dārgā! Gardais kārums! Vai tu domā, ka tas ir restorāns? Jā, tas ir restorāns. Mēs ieradāmies Canterlotā no Vinnipoles, lai meklētu piedzīvojumus, bet līdz šim ēdiens visos tajos iedomīgajos restorānos garšo tā, it kā kāds ponijs būtu pagatavojis neko ar nekā piedevu. Lūdzu, izmēģiniet gardo kārumu. Es domāju, ka tas būs tieši tas, ko jūs meklējat. Tas būs tieši tas, ko pikantā grib. Tēvs, mēs esam Retuma, ko tu izdarīji? Laipni lūgti gardajā kārumā. Jūs varat šeit ēst, ja gribat, vai nē. Man ir vienalga. Es zinu, vai tas nav perfekti. Pikantā to dievinās. Es domāju, ka mēs centāmies to padarīt par unikālāko un skaistāko restorānu Canterlotā, nevis padarīt to par tādu pašu kā visi pārējie. Mēs gribējām palīdzēt mūsu draugiem dabūt 3 nagus. Tas notiks tikai tad, ja šis būs tāds pats kā pārējie restorāni. Tēvs, kas tas ir? Ne to! Jebko izņemot to, mums šis ir jāpasniedz, ja mēs gribam gūt panākumus. Es to negribēju. Es gribēju, lai mēs Canterlotai patīkam tādi, kādi esam. Rētuma, kā tu varēji sabojāt šo restorānu? Mēs palīdzējām izglābt restorānu. Kur ir pārējie viesi? Cik poniji ieradīsies? 2. Tikai 2? Man likās, ka tu bez pūlēm varēsi piepildīt šo restorānu. Bet tu teici, ka padarīsi restorānu labāku, mēs abas laikam nezinājām, ko darām. Pikantā gardēda. Ponija vietās. Laipni lūgti gardajā kārumā. Ko es varu jums šovakar piedāvāt? Es nedomāju, ka tam ir nozīme, bet jūs varat mēģināt atstāt kādu iespaidu. Mēs abi šovakar izmēģināsim īpašo piedāvājumu, varbūt ar kaut ko īpašu. Jā, mēs jau sen meklējam ēdienu, kam ir kāda garša. Saprānu masala, ko tu dari? Es cenšos glābt mūsu reputāciju. Es tam devu mazliet garšas. Nē, pikantā to negrib. Kāds ēdiena vērtētājs negrib garšu? Tas ir neprāts. Es to nesu ārā. Nē, pikantā to ienīdīs. Tu visu sabojāsi. Nē, es cenšos to salabot pēc tam, kad tu to sabojāji. Nē! Es domāju, ka esam beiguši. Pikantā, lūdzu pagaidi, ļauj man paskaidrot.
Rētuma, kad runa ir par modi, tu esi speciāliste, bet uzklausi padomu no drauga. Atstāj savu viedokli ārpus restorāna. Viduvais ēdiens smieklīga apkalpošana, un es domāju, ka dekorācijas ir pārāk uzbāzīgas. Šādas necienīgas vietas ieteikšana var ievērojami sabojāt tavu sociālo stāvokli. Briesmīgi! Necienīga? Tu domā ēdienu, kas garšo labi? Jebkurš ponijs var savienot sastāvdaļas un radīt paredzamu garšu, ko uztver tādi neizglītoti poniji kā viņi. Ko? Bet ir vajadzīgs īsts meistars, lai radītu smalku garšu, vismazāko sajūtu. To es ieviešu Canterlotā. Tā ir māksla. Man ir kauns. Es nezinu, vai ir vārdi, kas varētu izteikt, cik ļoti mums ir žēl. Ir noticis visļaunākais. Nu, vairs nav jāraud par izmestu ēdienu. Tas mani vienmēr iepriecināja, kad biju maza. Mana asā nūdeļu zupa. Tā ir brīnišķīga. Šis ir tavs labākais ēdiens, un es iepriekš domāju, ka tavi ēdieni ir labākie pasaulē. Tas ir viss, ko es jebkad esmu gribējis darīt, tēvs. Gatavot tādus ēdienus Canterlotas ponijiem, kādus mēs gatavojām kopā, kad es biju jaunāka. Ir pagājis tik ilgs laiks, kopš mēs esam gatavojuši kopā. Atceries, kā tu slēpi sastāvdaļas, kuras tev nepatika? Ziniet, nav nozīme, ko par šo ēdienu domā viens uzputīgs vienradzis. Tas ir apbrīnojams, taisnība. Un jums nav vajadzīgi 3 nagi logā, lai to pierādītu. Tā arī ir taisnība. Jums tikai ir vajadzīgi poniji, kas jums dot iespēju. Poniji, kas pārējiem Canterlotas ponijiem izstāstīs, ka gardijā kārumā ir vislabākais ēdiens pasaulē. Un tā arī ir taisnība. Bet bez pikantās atļaujas neviens ponijs negribēs nogaršot mūsu ēdienus. Gribēs gan. Pierādzi, mēs esam lieliska komanda. Mēs tikai darījām nepareizas lietas. Es atvedīšu cilvēkus, tu paliec šeit un padari šo vietu tikpat unikālu kā brīdī, kad mēs šeit ienācām. Un ko mēs darīsim? Jūs abi? Jūs gatavosiet? Gatavojiet, ko vien gribat. Daudz ēdienus. Es plānoju atvest veselu pūli. Vai izcilveikala īpašniece atbalstītu kaut ko, kas nav lielisks? Gandrīz ir laiks. Ir laiks. Vai visi poniji ir gatavi lielajai atvēršanai? Pirms mēs atveramies, mēs ar tēvu gribējām jums pateikties par palīdzību. Mēs abi tik ļoti uztraucāmies par to, lai restorānam beigtos, ka mēs aizmirsām, kāpēc mēs vispār gribējām to atvērt. Mums patika kopā gatavot, lai kas arī notiktu. Paldies, ka mums to atgādinājāt. Grupas apskāviens, bet tagad uz priekšu! Mums ir jāorganizē ballīte! Smaržo lieliski! Laipni lūgti gardajā kārumā. Jūtaties kā mājās. Lūdzu, nogaršojiet ēdienu! Kā šeit notiek? Ko šeit dara visi šie poniji? Šim restorānam nav neviena naga. Šī vieta nav ne tuvu standartam, ko es esmu noteikusi pārējai Canterlotai. Neviens ponijs nebūtu jums teicis, ka šī ir pieņemama vieta. Retuma un viņas draudzene teica, ka šī ir laba vieta. Viņas mums teica. Viņas jums to teica? Kāpēc, lai jūs viņas uzklausītu? Retuma var pateikt, kāda cepura piestāv kādiem svārkiem. Viņas draudzene var pateikt, kā likt jūsu krēpēm izskatīties traģiski. Viņas nevar jums pateikt, kādus ēdienus ēst. Nē, mēs nevaram, bet to nevar arī tu. Nevienam ponijam nav tiesības teikt, ko citi poniji drīkst domāt. Pikantā tev ir ļoti īpatnēji un ļoti savādi. Jā, un ļoti savādi uzskata par ēdienu, un tev ir visas tiesības, bet tikai tāpēc, ka tev garšo noteikti ēdienu, nenozīmē, ka tie garšos arī pārējiem ponijiem. Rētumā ir taisnība.
Es domāju, ka ēdiens šeit ir lielisks. Man pieder restorāns Kūpinātās auzas restorāna rindā. Turpmāk visi mani ēdieni būs kūpināti, aplaistīti un grillēti. Šis ēdiens ir īsts iedvesmas avots. Man pieder kūku veikals. Es cepšu manas mātes kūku tā, kā viņa mēdza to cept ar garšu. Jā! Pikantā tu tiešām nevēlies nogaršot ēdienus? Šāda unikāla restorāna ignorēšana var ievērojami sabojāt tavu sociālo stāvokli. Liels paldies! Jūs abas esat abrīnojamas. Neviens nevar izjaukt saskanīgo pierādziņu un ratumas duetu. Jā, es gribu papildu porciju. Tulkoja Krista Laura Sīle, lasīja Zana Aļēna, ierakstīts skaņu studijā Marant Productions.